Šodien es jums parādīšu ļoti lielisku automašīnu, kas pie mums ir tirzniecībā. Tas ir Nissan X-Trail 2017. gada ar 142 000 oriģinālu nobraukumu. 1.6 dīzels, un tūlīt es jums pastāstīšu par šo auto. Sāksim ar automašīnas ārpusi. Vēlos pievērst jūsu uzmanību to, ka šī automašīna ir pati pilnākās komplektācijas, un viņa ir aprīkota ar priekšas un aizmugures kamerām, kā arī ar visām 360, viss, kas ir pieejams. Šai automašīnai ir skaistas LED lampas ar mazgātājiem, kā arī miglas lukturi un priekšējie parkinga sensori. Vispārībā būtībā šis automašīnas modelis ļoti uzrunājošs ir ne tikai sievietēm, bet arī vīriešiem, jo viņa ietilpība un komplektācija būs atbilstoši jebkurai gaumei. Un vēl ko es jums varētu parādīt, kas personīgi man ļoti uzrunā šajā automašīnā, tas ir kromētie sliekšņu uzliks dekoratīvās. Viņas izceļās ļoti labi, tāpatās kā automašīnas rokturi un citi chromā elementi uz šīs skaistās melnās krāsas. Paskatieties, cik brīnišķīgi izceļās spoguļi un jumta bagažnieks un visas chroma detaļas. Šeit iekšā ir aklās zonas. Neaizmirstiet to, ka jums nebūs jāiesprings par aklajām zonām. Tie, kas nezina, kas ir aklās zonas kameriņa atrodas jebkurai automašīnai spoguļu galos. Viņa palīdz jums ieraudzīt nemanāmu motociklu vai riteņbraucēju, kas ir aklajā zonā. Tātad parādīsies simboliņš šeit vai iekšpusē automašīnā, ka tur atrodas kāds cits transporta līdzeklis. Konkrēti šis auto ir arī aprīkots ar spoguļu apsilu. Tātad jums nebūs ziemā jāskrāpē ar skrāpeklīti nost. Viss būs kā pie cilvēkiem. Ja mēs pievēršam uzmanību kromētajām detaļām, tad es varu arī parādīt to, kad ir skaists elements, ko Nissans ir izcēlis. Keyless Go podziņa, kas ir šim modelim. Tātad tas liecina par to, ka komplektācija pati pilnākā. Man personīgi patīk tas, ko Nissans ir izdarījis, ka viņa nav melna vai kaut kāda cita. Arī šeit nav pasaudzējis Nissans līdzekļus, ir tā podziņa uztaisīta chroma elementā. Tas piedod tādu estētisku. Un kā darbojas šī poga? Šī poga darbojās tā, ka jums nav nākot ar iepirkumu maisiņiem jāmeklē atslēga pa kabatām vai kaut kas tam līdzīgs. Jūs vienkārši pienākat, atslēga atrodas pie jums, nospiežam. Auto saprot, kad jūs esat šeit, kāpjat iekšā, liekat savus iepirkumu maisiņus un tālāk. Tieši tāpatās arī, kad jūs apsēdīsieties automašīnā pie stūras, nospiežam vienkārši ar vienu pirkstu podziņu un auto ir gatavs braukšanai. Jumta reliņi šim auto aprīkojumā ir chroma tonī, bet tas nenozīmē, ka viņi ir chromēti. Ja mēs paskatāmies uz divām detaļām, loga līstis un jumta bagāžnieks, tad viņš nav chromēts. Tas ir zinām apstākļu dēļ. Chroms skrāpējās, nolietojās, un ja jūs liksiet jumta bagāžnieku, ar kuru jūs dosieties makšķerēt līgo izbraucienos, Ziemassvētku dāvanas krāmēsiet vienalga, ko tur iekšā, tātad viņš ātrāk nolietosies. Arī par to Nissans ir padomājis. Raugoties uz šīs automašīnas aizmuguri, viņa ir skaista un seksīga vienlaicīgi. Bet neaizmirsīsim to, ka pie mums tirgojās lietotas automašīnas, mazlietotas automašīnas, un katrai kāda vizuāla defekta, kā piemēram šeit ir skrāpējums, bet tas ir ļoti normāli, jo tas ir aizmugurē. Jo parādīšu automašīnas tilpumu, bagāžnieku, kāds viņš izskatās. Un ir saprotami, kad aizmugurējais bumpers, kad mēs krāmējam iekšā kādas mantiņas, skrāpējās un nolietojās. Stāstot par automašīnas tilpumu, viņš ir pietiekoši liels, lai jūs saliktu sporta somas, aizšaut uz trēniņu, zaļumballēm un tā tālāk. Ņemot vērā, ka šis nav Nissans Qashqais, bet tas ir Nissan X-Trail, un viņš ir gan vīrišķīgs, gan sievišķīgs, vīram būs tā fantastiskā iespēja doties ar viņu copē un nolaist aizmugurējos beņķus un savu foršo madrāts uzlikt un klausīties, kā strādā makšķerītes. Tā kā es domāju, ka šis auto ir ļoti piemērots ne tikai ikdienas braucieniem, bet arī kādiem garākiem ceļojumiem. Elektriskais bagāžnieks atvieglo mūsu dzīvi, mums nav jāklapē, viņš ciet un vaļā. Protams, būs, kas teiks, ka tas ir plus, un būs, kas teiks, ka tas ir mīnus. Bet tas, lai paliek jūsu ziņā. Vēlējos norādīt jums to, ka ir ISOFIX stiprinājumi. Paskatieties, kādā stāvoklī ir tas aizmugurējais salons. Tas nozīmē to, ka bērnu beņķīši šeit nav bijuši. Bet ja arī viņi šeit ir bijuši, tad noteikti lietojiet
bērnu beņķīšu paklājas sedziņas, lai jūs nesabojat tādu un lai būtu jūsu auto arī šādā stāvoklī. Tātad automašīnas priekšējā daļa, es jums pastāstīšu, parādīšu. Automašīnai oriģinālais nobraukums 142 000. Par to var liecināt priekšējais beņķis. Būtībā viņš nav ne labots, nec ko, viņš ir tāds, kāds viņš ir. Iekāpjot iekšā priekšpusē, apsēžoties šofera beņķī, tas sajūt ļoti labas sajūtas manai. Man pilnīgi tā kā apskauj, tas panelis, viss lielais, viss ir ērti izvietots. Šī automašīna ir aprīkota maksimālā komplektācijā, ko X-Trails Nissans vispārībā varēja piedāvāt. Augsts izējas, USB porti, viss tā kā pienākās, ekrāns, start, stop, LS Go, visi skybrēki virsū uz automašīnas. Aklās zonas, daudzfunkcionālā stūra, automātiskā kārba, viss, ko sirds var vēlēties. Šīs automašīnas cena ir 13 900 eiro, bet ja jūs vēlaties aplūkot citus mūsu modeļus, jūs to varat izdarīt mūsu mājaslapā brumbrum.lv, kā arī, ja jums ir nepieciešams finansējums, mēs viņu varam sakārtot stundas laikā un paņemt jūsu veco automašīnu kā daļu samaksas.